Melni uzvalki, cilvēkiem neraksturīgas acis un slepena, iespējams, ārpuszemes dienas kārtība. Tie ir vīri melnā. Viņi parādās nakts vidū un neuzklausa iebildumus. Gadu desmitiem NLO eksperti un nolaupītie ir ziņojuši par šo draudīgo izmeklētāju vizītēm pēc NLO novērojumiem. Stāsti ir gandrīz identiski. Šīs naidīgās būtnes ir iesauktas par vīriem melnā to melnā apģērba dēļ. Vīri melnā parasti pārvietojas divatā vai trietā. Vīri melnā apciemo NLO lieciniekus, tērpušies melnā, līdzīgi kā FIB valdības vīri. Bieži vien liecinieki nestāsta par pieredzēto. Tāpēc ir savādi, ka šie vīri ierodas bez provokācijas vai uzaicinājuma. Šovakar mēs atklāsim patiesu stāstu un neticamus pierādījumus, kas liks jums sastapties aci pret aci ar visbēdīgāk slavenajiem vīriem NLO vēsturē. Pievienojieties, kad atklājam vīru melnā noslēpumu. Globālā cīņa ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības, par NLO liecībām tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumus planētas Zemē. Vīri melnā. To eksistenci popularizēja komēdija ar Willu Smithu un Tommy Lee Jonesu, kas tēloja slepenos aģentus, kas cīnās ar citplanētiešiem. Bet liecības par šiem tumšajiem tēliem reālajā dzīvē krietni atšķiras no Holivudas leģendas. Kad Holivudā tēlo vīrus melnā, tie ir komiski. Tomēr liecības par vīriem melnā, ar ko es esmu saskāries, ir daudz drūmākas. Viņi ir mīklaini, ļoti biedējoši. Viņi ir draudīgi. Viņi nelīdzinās tam, kā tos attēlo Holivudā. Izmeklētājs Antonio Pēris zina. Kā gaisa fenomenu izmeklēšanas komandas dibinātājs, viņš ir izmeklējis reālus notikumus, kas skar vīrus melnā vairāk nekā 10 gadus. Vīri melnā, kurus viņš ir pētījis, ir labi pazīstami NLO aprindās. Viņi tiek raksturoti kā draudīgi izmeklētāji, kas apklusina NLO lieciniekus kopš pirmās parādīšanās 1956. gadā. Vīri melnā pirmo reizi tika popularizēti Greja Bārkera 1956. gada kulta grāmatā. Viņi zina pārāk daudz par lidojošajiem šķīvīšiem. Grāmatā ir uzskaitītas šokējošas NLO liecības. No Brakškīras, Kalifornijā līdz Bridžportai, Konektikutā. Pat FIB dokumenti atsaucas uz Bārkera grāmatu un interesi par 3 vīriem melnā, kas apklusinājuši žurnālistu Albertu Benderu. Alberts Benders bija NLO fenomenu pētnieks. Viņš saņēma lietu par citplanētiešu nolaupīšanu, un kad vēlējās publicēt rakstu par šo nolaupīšanu, viņu apciemoja visai dusmīgi vīri melnā. Līdz Bendera raksta publicēšanai bija atlikušas tikai dažas dienas, kad viņu apciemoja vīri melnā. Kaut arī Benders nav atklājis, kas tieši notika, viņš tā arī nepublicēja rakstu par nolaupīšanu. Nav zināms, vai tie bija valdības aģenti, bet šajā 1954. gada FIB dokumentā ir minēts Alberta Bendera vārds. Pēc šī dokumenta ziņojumi par vīriem melnā ir saņemti visās pasaules malās, un apraksti vienmēr ir līdzīgi. Vīriem melnā ir ļoti izteikta āriene. Viņi ir vienmēr nevainojami ģērbušies. Vienmēr, protams, melnā. Reizēm kustības ir robotiskas, bieži vien tie viens otru uzrunā skaitļos, nevis vārdos. Šie apklusinātāji, kā daži tos dēvē, parasti ierodas dažas dienas vai pat stundas pēc NLO novērošanas. Ziņojumi liecina, ka viņi uzmeklē lieciniekus, ka tie ir vieni, bieži vien nakts vidū.
Kad lieciniekus apciemo vīri melnā, tikšanās bieži vien ir draudīga. Viņi tiek pratināti, tiek iebiedēti, apdraudot dzīvību vai drošību, un viņi parasti vairs nerunā par pieredzēto pēc tam, kad vīri melnā ir prom. Vīri melnā bieži ierodas netrafarētos melnos automobīļos un reizēm vēl biedējošākā transporta līdzeklī. Liecinieki apgalvo, ka vīri melnā ierodas netrafarētos melnos auto. Un reizēm viņi ir atlidojuši arī melnos, netrafarētos helikopteros, un viņi atrodas gaisā vairākas minūtes, it kā novērotu cilvēku un apkārtni. Kaut arī ir skaidrs, ka šī izmeklētāja cenšas slēpt patiesību par NLO, lielākais noslēpums ir, kas ir šīs būtnes. Daudzi uzskata, ka tā ir valdības sazvērstība, ka patiesība par NLO fenomenu tiek slēpta no sabiedrības. Vīri melnā tiek uzskatīti par noslēpuma glabātājiem. Turpinājumā šokējošas detaļas par sastapšanos ar īstajiem vīriem melnā. Viņai likās, ka viņi spēja lasīt viņas domas, ka viņa nespēja neko no viņiem noslēpt. Līdz nonāksim pie galvenā pierādījuma, kas atklās īstos vīrus melnā. Jūs neticēsiet savām acīm. Jūs skatāties slepenās lietas Citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas Citplanētieši. Vīri melnā. Tikai pateicoties liecinieku ziņojumiem, mēs varam mēģināt izprast šo mīklaino būtņu patieso dabu. Viena no visslavenākajām liecībām par vīriem melnā droši vien ir 1964. gada angļa Džima Templetona lieta. Templetons, vietējais Lielbritānijas Kārlailas ugunsdzēsējs, nesen bija ziņojis par to, kas pēc daudzu domām bija tikšanās ar citplanētieti. Ģimenes izbraukuma laikā Templetons nolēma pafotografēt meitu Solvē Fertas apvidū. Uzņēmis 3 meitas fotogrāfijas skaistajā dabas ainavā, Templetons un viņa ģimene turpināja izbaudīt dienu. Tikai vēlāk, attīstot filmu, kļuva skaidrs, ka šis nebija parasts izbrauciens. Otrajā no 3 fotogrāfijām aiz meitas stāvēs savāds un biedējošs siluets. Tēla mugurā bija tāds kā kosmonauta skafandrs. Tas vēlāk pasaulē kļuva slavens kā Solvē Fertas kosmonauts. Bet tas, kas notika vēlāk, iespējams, atklāja vīru melnā eksistenci. Īsi pēc šī incidenta Džimu Templetonu apciemoja 2 vīri. Viņi teica, ka ir no valdības un izjautāja viņu par notikušo. Abas personas, kas bija eleganti ģērbušās, viss caur melnā, viena otru uzrunāja skaitļos. Viss šķita ļoti savādi. Vīri pieprasīja, lai Templetons aizved viņus uz vietu, kur kosmonauts tika nofotografēts. Viņi aizveda viņu uz Dumbrāju, lai viņš parādītu, kur tika uzņemtas fotogrāfijas, it kā viņi izmeklētu, kas notika Dumbrājā, lai šis tēls varētu iekļūt fotogrāfijā. Kad Templetons lūdza uzrādīt apliecības, viņi to nerādīja. Tad viņi uzdeva Templetonam pārsteidzošu un satraucošu jautājumu. Viņi vēlējās zināt, kur viņš redzēja otru kosmonautu, bet Templetons neredzēja otru kosmonautu. Kad viņš uzstāja, ka bijis tikai viens, viņi kļuva savādi un naidīgi. Kāpēc viņi jautāja par otru kosmonautu? Vai viņi zināja ko vairāk kā Templetons? Britu aizsardzības ministrija noliedz, ka šāda lieta būtu izmeklēta. Bet šo vīru parādīšanās Lielbritānijā apgāž pastāvošo uzskatu, ka šie izmeklētāji ir amerikāņu FIB aģenti. Kas ir vīri melnā? Ir viens vīrs, kurš iespējams zina atbildi. Kad saņemam lietu, mēs veicam tā saukto šķirošanu. Šķirošanai ir dažādi nosacījumi. Piemēram, vairāki liecinieki, fotogrāfijas vai zīmējumi, vēlams novērošanas dienas laikā un pats svarīgākais uzticams liecinieks. Antonio Peris ir bijis ASV armijas pretizlūkošanas virsnieks, kā arī aizsardzības
aizsardzības departamenta pretizlūkošanas īpašais aģents. Kā gaisa fenomenu izmeklēšanas komandas dibinātājs, viņš ir savācis neapstrīdamus pierādījumus par vīru melnā vēsturi. Šobrīd Antonio veic izmeklēšanu lietā par sievieti, kas neapstāsies, kamēr neuzinās patiesību par vienu noteiktu vīru melnā. Viņas tēvu. Šī lieciniece, ko sauksim par Džeinu Do, pastāstīja savu stāstu, kuru glabājusi visu savu dzīvi. Stāstu par viņas tēvu, kas iespējams bijis vīrs melnā. Viņas tēvs apmeklēja armijas un gaisa spēku militārās bāzes, izjautāja pilotus un kareivjus, kas ziņojuši par NLO. Un reizēm viņš draudējis viņu dzīvībai. Viņa pastāstīja, ka viņš arī redzējis mirušus citplanētiešus un avarējušus NLO. Šī sieviete, kas vēlējās palikt anonīma, vēlas tikai uzzināt, kas viņas tēvs bija patiesībā. Lai būtu droša par savu drošību, viņa gaidīja līdz viņa nāvei. Starp dokumentiem, ko iesniedza Džeina Do, bija fotogrāfijas ar viņas tēvu uniformā, ar tēvu Guamā, fotogrāfijas kopā ar prezidentu Eizenhaueru, kura miesas sargs viņš bijis, un fotogrāfijas ar tēvu Guamā dienot 509. bumbvedēju grupā, kas uzmeta pirmo bumbu Hirosimai. Līdz viņa nāvei sieva bija iznīcinājusi gandrīz visus dokumentus, kas attiec uz ASV valdību. Valdības pārstāvis informēja meitu, ka viņa tiks uzraudzīta viņas drošības labad. Iespējams, risks bija saistīts ar šī vīra militāro grupu, 509. bumbvedēju grupu, to pašu vienību, kas reiz bija izvietota Rooseveltā, kad notika 1947. gada NLO avārija. FIB-CIP aizsardzības ministrija. Lai kas arī tas būtu, viņi cenšas uzzināt, ko liecinieki zina, un tad pārliecinās, ka viņi par to nerunās. Stāsts par šo vīru nekad nav publiskots, bet tie nav vienīgie Antonio pierādījumi par vīriem melnā. Turpinājumā. Neapstrīdami pierādījumi par to, kas ir vīri melnā un to, ka viņi iespējams ieradīsies pēc jums. Šis ieraksts nav viltots. Vīri melnā nav tikai veiksmīga Holivudas frančīze. Viņi ir īsti. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Vīri melnā. Gadu desmitiem viņi ir terorizējuši NLO lieciniekus, traucējuši teorētiķus ar savu cilvēkiem neraksturīgo uzvedību. Bet vai NLO izmeklētājiem Antonio Peresam beidzot varētu būt pierādījumi, kas atmaskos vīrus melnā kā biedējošu realitāti? Viena no mūsu slavenākajām lietām, kas skar vīrus melnā, ir 2008. gada notikums, kad divi vīri melnā apciemoja viesnīcu pie Niagāras ūdenskritumā. Un mums ir video ieraksts ar viņu ierašanos. Slepenā lieta - īstie vīri melnā. Niagāras ūdenskritums Kanādā. Viesnīcas menedžers atrodas ārā, kad pamana virs Niagāras ūdenskrituma žilbinoši baltu gaismu. Šajā lietā man šokēja tas, ka viņi ieraudzīja milzīgu melnu trīsstūri, bet svarīgāk ir tas, ka šis trīsstūris bija futbola laukuma izmērā un neradīja nekādu skaņu. Tas vienkārši karājās gaisā virs viesnīcas, un abi liecinieki bija apmulsuši no redzētā. Ziņojums tika iesniegts vietējai NLO izpētes grupai. Pēc dažām dienām, kad menedžeris nebija darbā, cits viesnīcas menedžeris saņēma biedējošus zvanus no viesnīcas darbiniekiem. Divi savādi vīrieši viesnīcas foajē nopratinot cilvēkus. Liecinieki teica, ka šīm divām personām nebija uzacs un skropstu. Tie bija gludi skuvušies un nemirkšķināja acis. Pēc darbinieku teiktā abi vīrieši izstaigā viesnīcu meklējot upurus. Viņi ir naidīgi un cenšas no darbiniekiem uzzināt, kur menedžeris meklējams. Klusajai sievietei reģistratūrā viss notiekošais kļūst pārāk biedējošs. Viena persona teica, ka licies, ka viņi lasa domas, ka viņi skatījušies tieši dvēselē. Beidzot, mīklainie vīri dodas prom. Darbinieki saka, ka jūtas apjukuši, satraukti un ļoti nobijušies.
Tās visas būtu spekulācijas, ja vien menedžers neiedomātos aplūkot drošības kameru ierakstu. Pirmo reizi ir iegūti pierādījumi par vīriem melnā. Šis ieraksts ir īsts. Tas var būt pirmais fiziskais pierādījums par visnoslēpumainākajām būtnēm NLO izmeklēšanas vēsturē. Vai šie varētu būt īstie vīri melnā? Aplūkojot video, jūs redzat klientus un darbiniekus ikdienas gaitās, bet tad parādās šie divi tumšie tēli. Pavērojiet ciešāk, kā šie vīri ienāk ēkā. Ar šo pierādījumu pietiek, lai eksperti izdarītu vairākus satraucošus secinājumus. Tuvāk aplūkojot šos vīrus, ir redzams, ka viņiem ir pilnīgi vienāds apģērbs. Viņi ir vienādas miesas būves. Viņi izskatījās identiski. Šīs ir vīru melnā pazīmes, un viņu izskats ir labi redzams video skatītājiem. Kad vīri ienāk ēkā, kadra kreisajā pusē redzams šveicars vai izsūtāmais. Šajā brīdī viņš noskatās, kā vīri ienāk. Viņš izdara darāmo, atgriežas un uzreiz sāk skatīties, ko šie divi vīri dara. Ir redzams, ka viesnīcas darbiniekā ir radušās aizdomas. Liecinieks turas drošā tālumā no vīriem. Viņš tiem sēko mainot virzienu. Viņš no tiem nenolaiž acis. Tikmēr mazs zēns ir kā pienaglots, ejot garām baisajiem tēliem. Kad šie abi vīri melnā iziet no kameras redzamības zonas, kadrā ienāk mazs zēns. Viņš pagriežas, viņu tik ļoti ir piesaistījuši šie cilvēki un viņu rīcība, ka aizejot viņš pagriežas un skatās cauri stiklam, cenšoties saprast, kas šie cilvēki ir. Apturot un uzlabojot attēlu, mēs uzzinām, kas tieši pārbiedē lieciniekus. Viņiem nebija sejas apmetojuma. Viņiem bija lielas, zilas acis un ļoti bāla āda, bet biedējošākais ir tas, ka liecinieki teica, ka visu šo laiku vīri nereizi nepamirkšķināja acis. Pēc šīs analīzes mēs beidzot varam atbildēt uz jautājumu, kas ir vīri melnā. Bet saturieties, šo tumšo aģentu patiesā seja ir kas tāds, kam jūs nebūsiet gatavi. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zemē. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Vīri melnā. Identiskas robotiskas būtnes melnā. Ar vienu motīvu. Gadiem esam domājuši, kas viņi ir, bet patiesībā varbūt jājautā, kas tie ir. Jau kopš pirmajām ziņām par vīriem melnā 40. gados bija aizdomas, ka šie vīri nemaz nestrādā valdības labā. Varbūt viņi paši ir citplanētieši. Sejas bez apmetojuma, robotiskas kustības, telepātiskas spējas. Vai tas varētu liecināt, ka vīri melnā ir ārpuszemes aģenti, kas slēpj no sabiedrības ziņas par citplanētiešiem? Daži cilvēki spekulē, ka vīri melnā un tādi gadījumi kā Solveig Fērtas kosmonauts ir pierādījumi tam, ka starp mums ir citplanētieši, kas pieņem cilvēcisku izskatu, bet reizēm tie parāda savu patieso ārieni. Ja šīs vīru melnās tindzinošās vizītes turpināsies, mūsu pasauli sagaida skarba atklāsme, kas var beigties ar pilnīgu cilvēciskās rases apklusināšanu. Jūs skatījāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu